Sveicināti, mani sauc Ilza un jāatzīst, es esmu īsts ledus mīlis. Un tieši šobrīd mēs atrodamies Jelgavā, Pasta salā, kur norisinās Baltijā vērienīgākais ledus skulptūru festivāls. You know, ice is water, frozen water. And it's really beautiful because it's a more natural material you can work, right? Water is the most abundant element on Earth, I think. It's just water is part of us. Šķiet, ka neviens cilvēks nespēja būt vienaldzīgs, redzot tik gaistošu mākslu. Šodien ir, rīt vairs nav. Mākslu, kurā apvienojas dabas, spēks un cilvēku радītāja феноменс. Смена обстановки, потому что мы в основном работаем на Урале, в России. За полярным кругом, то есть там очень холодно, а у вас тепло. У нас там было до минус 50 градусов. Ledumi ir metrs augstumā 50 cm un 25 cm, svars ir apmēram 120 kg. Un viņš ir mākslīgi saldēts ledus, jo Latvijā ziemas nav tik augstas, lai sasaldētu tādu dabīgo ledu, tad viņš ir mākslīgi saldēts. Так? Да, хорошо получается. Ладно, что еще вам есть? То есть такой вот ножик есть, им тоже можно вырезать, делать фактуры всякие. So it's beautiful to make sculptures in ice, right? It's very natural. It's just like making sculpture of yourself, your own material. У нас есть электропила, у нас есть стамески, у нас есть фрезера, есть такая электропила. Ей можно сделать выпиловку, то есть какие-то отверстия, контур. Есть прямая шлифмашина и насадка. Это насадка специальная для льда. I've never done a masterpiece in ice. No, this is I'm just trying to do something. Šodien ir festivāla pirmā diena. 32 mākslinieki, telniecības mākslinieki no 8 valstīm šeit pat Jelgavā. Laukā ir ļoti augsts, bet tas nozīmē, ka ledus skulptūras dzīvos vēl ilgi. Plašāka informācija par festivālu mājaslapā www.jelgava.lv, bet klātienē tiekamies šeit pat Jelgavā, Pasta salā 10. līdz 12. februārim, kad šeit norisināsies visādi brīnumi, īsts karnevāls. Bet jūs, dargie skatītāji, sekojiet līdzi mūsu dienas grāmatām un uzzināsiet vēl daudz ko jaunu.